2023. gads pagājis. Esam šeit vairāk, lai skatītos to, kas mums būs priekšā, nevis atskatītos to, kas aiz muguras, bet sākumā drusku pakomentēsim arī, kas bija iepriekš. Kopā ar mani mūsu skaistajā, brīnišķīgajā podkāstā Zaļš, kuram jums noteikti vajadzētu piesakot, ir Evalds, mūsu Kiwi Real Estate gada pārdevējs un investīciju guru nekustamajos īpašumos. Čau, Evald! Čau visiem! Un mūsu komercnodaļas šefs un one and only Ivars Gorbunovs. Čau visiem! Jā, tas tā, lai mēs tomēr sāktu runāt par to, ko nākamajā gadā varam sagaidīt, ar ko rēķināties, no kā baidīties, kas ir šodienas pamata tēma. Drusciņi jāatskatās uz to, kas notika aizvadītajā gadā, un tas apsēdos, tā kā domāju, rakstīju blociņā, kas tāds šogad noticis, un šis laikam ir tas gads, kad daudz kas notika, un roka vienkārši kustējās, un saprot, pagājušajā gadā mēs baidījāmies, kas tad būs ar to Euriboru. Uzkāpa, ir pašā augšā, sasniedzis savu pīku visdrīzāk. Attiecīgi tiem, kas pērk mazākas iespējas, tiem, kas maksā kredītus, grūtāki laiki. Tālāk gribējās, lai Ukrainā karš beidzies, nekas tur nav beidzies, un galu neredz papildus tam terorakts Izrēlā. Hamas dara briesmīgas lietas, un Izrēla tagad tur spēcīgi bliež pretī, un ir atkal nemieri tuvajos austrumos. Ir visādākas trakas lietas, jā. Inflāciju mēs piedzīvojām, inflācija gan jau iet uz leju, bet tā globāli liekas, vairāki gadi pagājuši šogad. Piezemējoties un varbūt lokālāk un to, par to, kā mums Latvijā iet, kā jūs īsumā raksturotu aizvadīto gadu, kā jums viņš paliks atmiņā un kas bija tas, ko vērts pieminēt un ko nevajadzētu aizmirst? Sākšu ar to, ka laikam bija tā kā 2 ātrumu gads. Man liekas, pirmie arī 6 mēneši pagāja pilnīgā šajā tādā superlēnajā un nogaidošajā, un daudz darījumu apstājās, un visi bija ļoti sabijušies, neizpratnē par notiekošo un kāds attīstīsies. Un tad, man liekas, otrais ātrums iemetās kādā septembrī, kad no septembra līdz pat decembra pēdējām dienām mēs kā komercnodaļa un personīgi arī pārspējām visu rekordus. Tā kā gan darījumu, gan komisiju, viss pārējais, tā kā noteikti tāds duāls sajūts, jo atskatoties, neviens jau neatcerās to pirmo pusgadu, bet vismaz es no sākuma grūti atcerēties, bet tagad skatoties pierakstos, tur bija baigais klusums līdz gan izjāņiem. Jā. Un iemesli tam visam? Normāla reakcija tirgus Euriborš strādā, tiklīdz šīs likmes sāk kāpt. Darījumi nenotiek, jo neviens nezina, kur viņas piezemēsies, cik augstu viņas kāps un kāda būs šī nenoteiktība. Vienmēr pirmais, kas notiek, vienkārši apstājās darījumi. Neviens ne bankrutē, ne tur taisa uguns pārdošana, bet vairāk vienkārši piebremzē, lai apstītos, kas notiks. Un tas bija, pagājušais gads nebija neko īpaši daudz episkāks par visiem, vai labāks līdz visiem pēdējiem 4 gadiem, kur mums tur plosa ar visādām neziņām, kari un pandēmijas. Tā kā viņš bija kārtējais, neprognozējamais gads jau daudz gadu rīdā. Jā, tad par Euriboriem un milzīgām briesmām runājot, tas nav Euribors, bet Amerikā viņiem arī tie interest rates uzkāpa augšā, un viņiem liekas, viņi kārtīgi norāvās, jo viņiem debesis skrāpja, kur vairs nav nomnieku, tāpēc, ka visi tādi strādā no mājām tajās ļoti pelnošajās, pārsvarā digitālajās kompānijās. Mājas paliek tukšas, viņiem ir tā laime, ka viņiem fiksēta reita, bet viņi regulāri jārefinansē. Un, tur gan bija lielas problēmas. Pie mums likās, ka jaunākā liksta vienkārši, ka mēs nogaidām. Ļoti maz, bija tie gadījumi, kad bija jāeksito, bet man liekas, viņi nebija tā, ka tā mega tendence tie ir atsevišķi un ne visi tādus var nosaukt gadījumus. Ivar, kā tev pēcgarša? Man ir laba pēcgarša pēc aizdītā gada. Skaidrs, ka pārmaiņas bija lielas, bet man liekas tas, ko parādīja Latvijas ekonomika un nekustamā tirgus, cik patiesībā mēs esam kļuvuši tādi nobrieduši un noturīgi pret krīzēm. Skatāmies, protams, visvairāk automātiski pirmais, kas
cieta būtiski mazāk šo te lielo investīciju darījumu. Jaunu ārvalstu investori mazāk, viņiem arī katram savā mājas zemē ir problēmas, jo šis te procentu likmes man pagājušajā gadā lasīja rakstu, kad atskaitot laikam tur Ziemeļkoreja, Venecuēla, vēl pāris valsts visā pasaulē vienlaicīgi tika celtas procentu likmes, pret inflāciju cīnījās visi, tā kā, respektīvi arī tas ietekmē to, ka, protams, visiem ārvalstu investoriem mājas tirgos ir grūtāk, un tas Latvijas tirgus nešķiet tik pievilcīgs mājas tirgos ir iespējas, bet, ja mēs tā pastamies, mazāk lielo investīciju darījumu, mazāk ir apstādināti diezgan daudz attīstības projekti, gan visos segmentos, bet kopumā Rīgā darījuma skaits pret 22. gadu kopējais darījuma skaits. Tā ir vidējā temperatūra slimnīcā, bet viņa ir svarīga. Mīnus 6,7%, Rīgas rajons, mīnus apmēram 14%. Līdz ar to patiesībā priekš tā, ka tas kritums ir, respektīvi, tik salīdzinoši neliels pret tik būtisku naudas cenu pieaugumu. Tas parāda, ka ir bijusi tā atbildīga aizņemšanās, ar stingru, vai kas pirmais vista vai ola, atbildīga aizņemšanās vai stingra kreditēšana, to tā grūti pateikt, bet kopumā mēs esam bijuši ļoti, ļoti noturīgi. Arī Latvijas ekonomikas kritums ir, man liekas, mums ir otrs mazākais kritums Baltijas valstīs. Tas ir apmēram pa vidu. apmēram pa vidu, bet inflācija ir savaldīta. Man liekas, ir ļoti daudz izdarīts. Protams, arī globāli šīs enerģētikas cenas ir kritušās, bet arī Latvijā daudz kas tika darīts šis te energo neatkarības jomā, līdz ar to tur ir sasniegts būtisks progress, bet kopumā mazāk liela investīcija darījumu, mazāk jaunu uzsāktu attīstības projektu, bet aizvien jaudīgs darījumu skaits. Tieši tā kā Evalds saka, pirmais pusgads lēnāks, vieni nogaidīja ar vecajām cenām, citi gaidīja jaunās cenas, un, protams, jebkuru neskaidrību rada vēlmi piebremzēt, respektīvi likmi kāp, kas būs, un, kā parasti, kad kaut kas ir dinamikā, viens saka, ka var uzkāpt līdz 6%, cits saka, to viņam būs lejā, bet, tu vienkārši nogaidi, pirms tu pieņem lēmumu, bet kopumā labs, stabils gads. Vēl par to noturību mēs bija Covid, visi jau ir aizmirsuši, kā saka, nāk jaunas nepatikšanas iepriekšējās aizmirstās, bet teica, visus tirzniecības centrus, tirzniecības telpas pa brīvu varēs nopirkt, tur vispār biroja ēkas nekā, tagad nāk augstās likmes, Atkal, protams, kaut kādi darījumi ir dēļ dārgāk finansējuma motivēti, bet kopumā labs, es vērtēju kā labu gadu, jo šādos apstākļos cerēt uz izaugsmi būtu naivi. Bet jā, tikai bremzēt ekonomika. Tieši tā, bet redzēt, kā mēs esam noturējušies. Es domāju, ka visi tirgus dalībnieki, Latvijas ekonomika un katrs mēs atsevišķi kopā, es gribētu teikt, ka maleči. Apkārt krīt bumbas, krīt meteori, plēsīgi dzīvnieki kaujās, un mēs vienkārši sēžam un rukājam. Un esam krietni saprātīgāki. Tātad, ja nav super lēto pārdošanu vai kaut kā tādu, tas jau tad arī nobriedumu, man liekas, parāda visi mūsu galvās. Tāpēc arī, diemžēl, neizdodas atrast mega super dīls, dzīvokļus vai mājas pērkot. Ir tā kā tās cenas nekrīt, viņas vienkārši nedaudz piebremzē. Attiecīgi nav to super saldo eksitošanu, kad kādam ir panika un tu tiec pie super lēta īpašuma. Tā vienkārši nav ar visu augsto Euriboru un vispārējo.
Gan jāpiebilst, ka varbūt atkarīgs no tava budžeta. Es domāju, ja tu esi tādā, bišķiņa augstākā latiņā, teiksim, tur tur privāti mājām virs $500,000 vai kaut kādiem tur luksus tipu īpašumiem, es domāju, ka šobrīd ļoti labs laiks atrast kaut ko interesantu. Man liekas, tie piedāvājumi diezgan daudz tirgu pircēji, gan nav tik daudz, kas varētu, ja mēs runājam par kaut kādiem lielu izmēru, tur klusā centra dzīvokļiem vai tiešām privāti mājām, kas nav tas pirmā, kas ir tādā augstajā galā, tur pierīgas ciemos dārgajos. Es domāju, tur diezgan labi var izvēlēties. Tev šobrīd jāiet un jākaulājās. Nebūs tā, ka es esmu ieliks iepriekš 500,000 īpašumu, tagad pa 250. Tur drīzāk. Jā, pēdējos gados, man liekas, vispār tas viss notiek tikai ar taustīšanu, un tie pircējiem jānāk pie aģentiem un jāmēģina iegādāties tos īpašumus, jo vispār neviens satricinājums nav ļoti rēti, kad tā pa īstam atspoguļo, teiksim, tajos sludinājumos tās cenas, jo, man liekas, gan tā neprognozējumība, gan tas cikliskums ir tik ātrs, ka nav tāds, ka tagad ir tur ilgā depresija, tagad jāsamazina manam īpašumam cenu, tur pat 40-50% pakāpeniski, bet ir tāds, vairāk, es jūtu, ka kaut kā man vajadzētu pārdot šogad, bet, tikai 3 mēnešus esam tirgu, un ja atnāks pircējs, tad runāsim. Kādu teiktu, kas ir, man liekas, 23. gadu var likt pie malas, ja vēl kaut kas nāk prātā droši, bet, man liekas, iesāk arī runāt par šo, kas ir nākamā gada iespējas? Iespējas pirmkārtām ir, man liekas, daudz objekti, kas bijuši varbūt nopirkti kaut kādas pēdējo 15 gadu laikā, un varbūt pat sanāk, bet kurus nav attīstītāji dažādiem iemeslu dēļ, vai viņi ir bijuši tur mazāk interesanti, vai mazāk likvīdi, vai kaut sarežģītāk. Es domāju, ka viņi pirmie parādīsies un jau parādās un turpinās parādīties tirgu. Es domāju, pirmkārtām tas ir tie zemes gabali, kas noteikti ļoti daudz dažādās formās, gan lielie privāti māju ciematu apbūves gabali, gan iespējams, ko daudz dzīvokļu māju apbūves gabali Rīgā. Tas viss parādīsies tirgu, to, ko attīstītāji nav paspējuši tur uzprojektēt. Es domāju, tas nonāks viss, kas ir nelikvīds, kas vienkārši stāv bilancē, bet tāda ir lielā mērā, tā ir pirmā, kas nāk prātā. Plus, laikam, var piebilst arī to, ka ja iepriekš bija tā, ka ja tu pats kaut ko cel būvē, bija trakumi ir to, ka viss palika dārgs plus neprognozējams. Tagad joprojām ir dārgi, bet ir prognozējami. Un tas jau ir daudz. Tu jau vari paļauties uz savu aprēķinu. Līdz ar to sākt plānot tagad kaut kādu attīstības projektu, laikam, tiešām varētu būt zolīts brīdis. Jā, es domāju, tas parasti ir vairāk prātīgi attīstītāji kaut kad 20. gadā Covidā teica, ka tagad ir īstais laiks pirkt to zemi un tad ļoti lēnā garā projektēt, jo arī projektēšanas izmaksas iespējams ir jau samazinājušās vai samazināsies un arī pēc tam eventuāli tās būvniecības izmaksas, bet Otra iespēja noteikti 24. gadā, es domāju, ir tādiem salīdzinoši lielāku tiketu pircējiem, jo tas, ko Ivars arī teica, ka ir šobrīd daudzi ārvalstu fondi un tāpat investori kārto lietas savās mājās un nav jau tik daudz to pircēju, kas var kaut ko nopirkt, ja parādīsies piedāvājumi tādā lielākā segmentā, es domāju, virs 4 miljonu eiro, lai kas tas būtu, komerci īpašumu, tirdzniecības centri, industriālais. Tā kā tādiem vietējiem uzņēmējiem un investoriem būs iespēja. Ok, Jor, kur ir zelta podi? Zelta pods, cash is the king, jo aizņemšanās izmaksas aizvien ir augstāks nekā mēs to esam pieredzējuši pēdējos 10 gadus. Es sadalīšu varbūt jautājumu divās daļās - iespējas pārdevējiem un iespējas pircējiem. Respektīvi, pārdevējiem tagad mēs visi gaidām šo te Eiriboru samazinājumu, Es domāju, ka sākotnēji tas būs psiholoģiski. Ja? Mēs arī iepriekš esam ar jums abiem diskutējuši atsevišķi, ka tā prognoze, ka līdz pat 7, nākamgad iespējams līdz pat 7 samazinājumiem, ja? Un tas Bloomberg, manuprāt, prognozēs bija, ka varētu uz gada beigām sasniegt Eiribors 2,6%. Ja? Bagāti vīri un bagātas sievas investējot jau prognozē, ka tas tā būs. Jā.
Ļoti labs papildinājums. Respektīvi, bet atskatoties, tad mēs pieņemam, ka šobrīd Eiribors ir 4, standartā, teiksim, un dzīvoklim pievienotā likme bankas ir ap 2%, kopējā aizņemšanās likme 6%, ja tur tā Eiribor daļa samazinās, ja, tad tāpatās tā aizņemšanās likme 4, kopējā likme 4,5%, bet šeit jāsaprot viena ļoti svarīga atziņa, ka tie, kas gaida, ka būs nākamais zelta vilnis, ja, jāsaprot, ka arī 2,5% vai 2,8% Eiribors nav 0% Eiribors, kāds bija priekšējos 10 gadus. Ja, tā kā nebūs tā kā agrāk. Bet pirmais vilnis, šie te pirmie samazinājumi, es domāju, ka būs pircēji, kas ir nogaidījuši, ja, un būs tāds pozitīvs vilnis, hei, Eiribors vairs nekāpi, ja, tagad ir apstājies, visais vien vēl tomēr nogaida, bet viņš samazinās. Es izšaušu to savu pulveri. Ja? Man liekas, ka tiem pārdevējiem, kas ir nobrieduši pārdot dažādu apstākļu dēļ, es nerunāju par, mēs redzam, šie tirgu kritumi ir nekādi, un skatoties arī zemes grāmatas datus, kvadrātmetra cenas ir tuvu iepriekšējiem, ir kaut kāda ekstrēma uz augšu, uz leju, bet kopumā tas tirgus ir stabils. Ja? Es domāju, ka ir iespējas realizēt to, kur varbūt šobrīd ir vienkārši klusums. Ja? Kāpēc? Pirmkārt, jā, būs šis psiholoģiskais iespējas, bet kad cilvēki atgriezīsies pie iegādēm, jo sola, ka būs labāk. Ja? Bet skatoties uz Latvijas bankas apkopotiem datiem, ja līdz šī, 23. gada, es vēl nevaru pārslēgties 24. mazliet, pirmam ceturksnim mājsaimniecību un uzņēmumu šie te uzkrājumi komercbankās turpināja augt. Ja? Tas saistīts ar visu, ar brīvo naudu, tur vispār, tad viņi atkal ir sākuši rukt. Ja, respektīvi, šī te inflācijas apkarošana, vispārējie šie uzkrājumi rūk, preces pakalpojumi kļūst dārgāk, procentu maksājumi tā tālāk. Joprojām. Cik strauji viņi rūk? Tā, ciparos, bet varbūt tādu tīras. Es nepētīju tik sīki vairāk kopēja tendenci, līdz ar to pastāv iespēja, ka būs tāds kā foršs impulss sākumā, ja, un pēc tam atkal var būt kaut kāds, vienkārši tās kopējā nauda nespēja tik daudz saražoties. Jo tā principā ir, man liekas, akumulējusies līdz šim ir tāda, dekādas nauda. Tā kā iespējas noteikti pārdot būs pie zemākām likmēm labāk nekā šajā gadā un pie tāda pozitīvāka pircējiem. Es domāju, ka ir tie, kas ir atraduši to, kas viņiem jāpērk, mums tas tirgus tomēr ir tāds, salīdzinoši mazs, un tās iespējas aizvien ir vienkārši jāspiež gails un jāizmanto. Jā. Ja mēs, piemēram, pēc 10 gadiem atskatīsimies, tā kā atzūmojot tādu lielo bildi, šis tagad ir zemo cenu laiks? Es uzskatu, ka mēs vispār esam... Latvija ir vairāk tādā zemo cenu zonā, ja, jo salīdzinot, man liekas, mums ir viens no lētākajām aizvien dzīvokļa cenām Eiropas galvaspilsētā. Ja. Vecrīga, man liekas, ir nepiedienīgi nenovērtēta ar lielu potenciālu ilgtermiņā arī viss šīs te centra mājas, tomēr tā, ērtības, kas šeit apkārt ir un tā. Tāpēc es uzskatu, ka mēs it sevišķi es nerunāju par ienesīgumiem vispārējo, bet ienesīgumi interesanti tas, kad runājot ārvalstu investoriem, ienesīgumi, piemēram, investori no Nīderlandes teica, ka viņi mājās var sasniegt līdzīgi ienesīgumu, investējot industriālos īpašumos kā Rīgā. Ja? Līdz ar to, kāpēc viņiem to darīt? Vienīgā motivācija bija tas, ka šeit ir būtiski zemāka kvadrātmetra cena. Ja? Tā kā faktiski... Vieglāks, tas entry...
varbūt vieglāks, jā, bet šeit mēs varam cerēt, ir pamats cerēt, kaut vai pastoties atkal. Banālais piemērs. Nekustamā īpašuma cenas Viļņa un Tallinā, ja, un mēs lēnām kaut kā tur klunkurējam no aizmugures, bet mēs lēnām piedzinām. Ja, tās cenas tomēr nevienam vairāk nepārsteidz renovētā mājā 2500, 803, ja. Pirms Covid viss teica 2300, luxury. Ja. Tā kā es domāju, ka tas, kā mums pilnīgi noteikti ir, uz ko ir pamats cerēt, man liekas, arī visos segmentos tīri ir kvadrātmetru cenas izaugsme. Ok. Evald, ko gribi piebilst? Pagaidām es domāju, ka jā, tas, ko Ivars saka par to samazināšanos noguldījumos, tas, mēs vēl neesam pārgājuši pie tiem riskiem, bet, jā, tas noteikti ir uzreiz tā kaut kā rezonē arī ar protams, ka, jā, mēs vērosim un interesanti, kā attīstīsies, teiksim, kaut kādi bezdarba rādītāji Latvijā. Es saprotu, ka varbūt šobrīd viss ir tā kā fine, bet jau, tā kā lēnām pastoties uz risku segmentu, tad jautājums, vai arī tas kaut kādā veidā atspoguļosies statistikā tieši, ja samazinās šie uzkrājumi un vispārējais, tad tas noteikti būs tāds bažīga lieta, ko novērot. Mēs arī pirms gada runājām par to, ka bezdarbs ir mega risks un iespējams būs mega bezdarbs, bet pagaidām nebija. Varbūt izmuksim. Labi, es tad jūtu, ka jums tā pozitīvā enerģija iet uz beigām un varbūt arī pie riskiem jāpieķeras. Es tad ievadīšu ar tādu globālāku skatu uz pasauli, un tad mēs varam zoomot Latvijas un nekustamo īpašumu lauciņā, bet kas ir, nezinu, tādu lielo neskaidrību. Man vismaz personīgi rada ir tas, ka nākamais gads būs pasaulē īpaši ar to, ka tas būs vēsturiski lielākais vēlēšanu gads. Attiecīgi, vienā gadā nenormāli daudzās valstīs notiks svarīgas vēlēšanas. Būs ASV, būs Baidens pret Trumpu, šaumens pret cilvēku, kas ir stipri pārāk vecs. Krievijā būs prezidenta vēlēšanas ar Putinu pret Putinu. Eiroparlamentu vēlēšanas, ja eiroskeptiķi tiek pie šprices, tas arī var kaut kādu to stabilitāti, pēc kuras mēs visdrīzāk visi ļoti tiecamies, ja runājam par investīcijām, kaut kā iedragāt. Visādi atkal, mēs sēžam un rokam un strādājam, bet apkārt notiek visādi brīnumi un nekāda pārsteiguma, ja nākamgad būs vēl kaut kādas ļoti jocīgas un nepatīkamas lietas. Tajā pašā laikā, jā, Euribors iet uz leju, lokāli, man liekas, noskaņojums varētu kāpt uz augšu, ja vēl nekāpj. Bet kādi būs tie riski, ar ko, kas tomēr jāpatur prātā, varbūt neskriet tagad un nepirkt visu pēc kārtas, ko iecenot, kas varētu notikt Latvijā un ar ko mums jārēķinās? Līdzīgi kā, man liekas, pēdējos visus gadus tur tie riski ir, vienmēr ir jāieceno. Tā kā jau, pieņemot, ka jaunais normālais ir, ka nav nekas stabilitāte un garlaids, stagnācija, tas ir garām, ir vienkārši vai no augšā vai lejā, līdz ar to, mēs jau, man liekas, tas jaunais normāli, ka mēs nezinām, ko nesīs 24. gads, un tas vienkārši tam jākļūst par jauno tā kā filozofiju, ka tu pieņem un izdara lēmumus balstoties to, ka tu nezini, varbūt tik ļoti, kas notiks nākotnē, bet tu balsti sev savus, ja mēs runājam par darījumiem, nekustamību darījumiem vai investīcijām, tad balsti viņus uz kaut kādu savu ekspertīzi, ka tu pārzini kādu segmentu, vai tu varbūt tu esi saistīts ar būvniecību un tu gribi attīstīt un tu to dari nevis tāpēc, ka tagad ir ļoti šaurs loks, kurā kaut ko nopirkt, uzbūvēt un pārdot, vai tu tur paredzi, ka 2027. gadā būs ļoti labs loks, jo tas viss liekas, jau vairs tāda utopiska pieeja un man liekas arī tie pircēji, kas ir mūsu vietējie, kas pērk 23. gadā veids diezgan daudz darījums. Viņi visiem ir kaut kāds, bet plāns, stratēģija, kas jau ir tāds jau pāris gadu jau tāds noslīpēts, tā kā ko viņi dara. Viņi pērk industriālus īpašumus, viņi zina, ko viņiem darīs, viņi zina, kā viņi iznomās, un arī, ja viņi neiznomās, tad viņi rēķinās ar to, ka būs lielāks brīvo telpu īpatsvars, bet viņi tā kā jau to paredz. Un tāpēc, atzūmojot uz to globālo, tad, man liekas, tas atgriežoties pie tā bezdarba, tad, man liekas, tas ir galvenais tāds potenciālais faktors, ar ko visiem vajadzētu vienkārši
zināmā mērā reiķināties. Skaidrs, ka šīs vēlēšanas un arī tas, kas tagad notiek Eiropā, ir dažādās lielajās Eiropas valstīs, tur nāk pie varas jaunas partijas, notiek visādi nemieri. Tas viss ir tāds, tā ir tā politika, kas tik ļoti šobrīd neietekmē ekonomiku un darījums, bet tā ir tā, kas, te pašā laikā ļoti ātri var izmainīt kaut ko. Ja, teiksim, nezinu, kaut kāda notikuma ģeopolitiski, vēl kaut kāda, tur, nezinu, jauna kardarbība, vēl kaut kas, vienkārši, ja tas atspoguļosies uz reālu ekonomiku, uz tiem darba vietām, uz tiem restorāniem, uz kuriem iet cilvēku, uz to visu, tad tas ļoti ātri var izmainīties. Bet es domāju, ka, man liekas, ka 24. gadā runāt, ka tas ir tāds negaidīts risks, tas tā nošķiet, ka nē. Jā, bet tas sanāk, ka tā brutāli izsakoties, ja tu iecino, ka jebkādu sūdi šogad varēs notikt, tas nozīmē, un ja investori to ņem vērā, tas nozīmē, ka ienesīgumi ir zemāki, ar ko visi samierinās. Man liekas, tas ir tas, kāds ir tas spēles laukums jau daudz gadus. Pirmkārt, Latvijā strādājušās bankas dod kredītus ar prasot daudz lielāku investoru līdzdalību, tātad šo tā saucamo leverage, lai tas ir vienmēr samērīgs. Man liekas, jau bankas jau kopš, 2008. gada ieceno to, ka jebkurā brīdī kaut kas var, un tas iet pa ķēdīt tālāk uz visiem darījumiem, un tāpēc tās cenas viņas ir, viņas lēnām, viņas pieaug, neskatoties uz optimismu, tur varbūt Eirozonā vai tas, ka Lietuvā un Igaunijā mūsu cenas ir augstākas, bet mēs tāda skeptiskāka nācija un attiecīgi skeptiskāks tirgus par visu notiekošo, un, man liekas, visu laiku konstanti tiek iecenots iekšā tas, ka pēc pusgada, pēc gada, pēc diviem kaut kas var notikt, un tāpēc tas ir tāda, mīksta kāja uz brēmas pedāļu visu laiku. Ok, Ivar, kas tevi biedē? Mani nekam vairs nebiedē nekas, jo vienkāršojot jautājumu, man liekas, ka mēs vienkārši kā reģions esam kaut kādā, pret veco un pret centrālo Eiropu mēs esam nomaļus, ja? Mums ir augstāks ienesīguma līmenis. Jauniem ārvalstu investoriem mēs neesam tik atraktīvi. Šeit pa lielam darbojās reģionu un nišas speciālisti. Ja? Tā kā tas vienkārši ir kaut kāds mūsu platuma grādu ienesīgums. Ja? Bet par tiem jauniem riskiem es domāju, ka pēdējie gadi ir parādījuši to, ja, ka, protams, mēs nevaram būt tur akli un dūmi, ja, ir skaidrs kaut kāda globāla kaut kāda riska ir jākalkulē savos investīciju darījumos jebkuram, ja, bet atceramies vienu lietu, ja. Mēs dzīvojam pasaulē ar jau cik tur 8 miljardiem iedzīvotāji, ja, un ir leģenda, ja, 2020. gada leģenda par to, kā viens džeks apēd Ķīnā sikspārni, ja, un iesaldēja pasauli uz 1,5–2 gadiem, ja, tad par ko mēs šeit runājam? Skaidrs, ka pie tik liela iedzīvotāju skaita un dažādām reliģijām, sarežģītām vēsturēm, vispārējā, tā pasaule būs, bet es domāju, ka, ja tu visu laiku sēdētu un kalkulētu riskus, man liekas, arī var savā ziņā kaut kur sajūt prātā, varbūt tajā laikā tiešām labāk, kas kuram ir savā darbā jādara, ja, teiksim, mūsu gadījumā varbūt ir piezvanīt pāris klientiem, aprunāties, kā mēs varam palīdzēt, bet tiešām, man liekas, tie mūsdienu pasaulē tā var sajūt prātā, tāpēc, ir tas savs uzņemtais kurs, tad vienkārši, piemēram, ja ir tas mans mērķis investēt, pirkt mājokli, ja, sev vai izīrēšanai, piemēram, ja, tad tas ir vienkārši jādara, jo tā lielos vilcienos mēs skatāmies, tad kopumā cenas ir relatīvi zemas un īpašumi aizvien šeit Latvijā ir pieejami. Ja, ja to neizdarīsim mēs, to izdarīs lietuvieši un igauņi. Ja es tikko šķirstīju jaunāko šo te 100 Baltijas bagātāko cilvēku topu, ja? Latvieši tur ir pavisam maz, ja? Un mēs tur redzam, ka Rīga pārsvarā tomēr lielie biznesi. Tā ir tajā gadā, kad Exitam pārdot kaut ko lietuviešiem, vienu gadu viņš tur ir. Jā, bet tāpēc es uz to skatos tā, ka kopumā saprātīgi riski
ir jāvērtē, bet pārāk dziļi, man liekas, ar to aizrauties tādā ikdienas līmenī nevajag. Jo tiešām, ja tic stāstam par to, kā Džeks apēdot sikspārni iesaldēja pasaules pusotru gadu, kas ir droši vien, kad pēc gadiem 10 par to, vai 20 vai 30 kāds smietos, ja? Nē, tu mānies, tā nevar būt, ja? Un tu rādītu, reku tā bija. Ja? Tāpēc es aicinu katram darīt lietu un iet uz priekšu tā, pragmatiski un prātīgi un jaudīgi. Ok. Varam celt galdā pāris piemērus potenciālos iz dzīves, kas noteikti kādam ir. Pieņemsim, ka ir investore Ilze. Ilze ir 1 miljonu ērta jauka noliktava, kur viņa iznomā. Pieņemsim, ka viņa nopelnīja skaistu naudu, eksitoja savu biznesu. Viņa pirms dažiem gadiem nopirka šo noliktavu, iznomāja. Viņai bija labs darījums, jauks ienesīgums, viss kārtībā. Jau pusgadu viņa ir pa nulēm, ja ne dažus mēnešus jau paliek pēdējos mīnusā. Ko viņai darīt? Jo tas īpašums iepriekš, pirms tā Euribor, likās tīri normāls. Exitot, ja ir kāds, kas pērk vai nogaidīt un būt konservatīvai un paciest dažus mēnešus zaudējumus. Kā ir tiem, kas šobrīd ir uz absolūtas robežas? Ciesties vai exitot? Man liekas, uz absolūtas robežas tas jau liecina, ka kaut kas nav pareizi. Un es droši vien, ka tādā, teiksim, uz robežas dzīvojot, noteikti ir jādomā par exitu, par pārdošanu. Un tāpēc vienmēr būs klienti, kuriem ir kaut kāda neobligāta daļa nekustamā īpašuma tirgus, kaut kādas apstākļiem, bet vienkārši ir situācija, ka vai pamat uzņēmēja darbībā vai kā savādāk, bet ir nepieciešams īpašumu pārdot, un tas ir pilnīgi normāla lieta. Un arī tas tikai normāli šobrīd ir iespējams pārdot gan arī jebkuru īpašumu. Ja pastāst uz mums pagājušo gadu, mēs pārdevām pilnīgi visos segmentos, no zemes gabaliem līdz noliktavām, līdz tirniecības telpām, renovējums, pilnīgi jebko ir iespējams pārdot. Un gaidīt kaut kādu, racionālu izskaidrojumu brīnumu arī nav šobrīd. Ja šodienas Euribor tu esi uz robežas, tas nozīmē, ka vienkārši kaut kas jau saknē īsti visdrīzāk nav pareizi. Es teiktu, jau saknē, īpašumam jābūt tiesīgam, ja viņš šobrīd nav. Un, viss jau šajās investīciju darījumos ļoti daudz, kas ir tiešākā veidā atkarīgs no nomas tirgus. Un nomas tirgus ir tas, kas ir, un ko arī paredz 24. gadā, kā vēl projām pietiekoši izaicinošu, vai varbūt pat kļūs vēl izaicinošāk, atkarīgs no nozares, varbūt, jo ir diezgan liela konkurence skaidrs pa biroju nomniekiem, ir ļoti liela konkurence par industriālu nomniekiem, tirniecības tāpu nomnieku vispār ir. Ja tur kāds parādās un ir gatavs attīstīt savu tīklu, viņš tiek novērtēts, viņš ir super, ka kāds nāk. Jo skaidrs, ka tirniecība tāpas pēc Covid vēl tikai tagad sāk lēnām atgūties. Mums gan ir daudz forši darījumi 23. gadā ar tirniecības tīkliem, bet tāpat tas ir tikai daži atsevišķi gadījumi. Tā kā, pieņemot, ka nekas pagaidām neliecina, ka varētu būt liels nomas maksu vai nomnieku pieplūdums vai teiksim, jaunas darba vietas rodās un vajag vairāk telpas vai kaut kas tam līdzīgs. Tad tas tāds anekdotāli tikai varbūt situācija, ka tev pēkšņi, ja tev šobrīd iet grūti, ka kļūs labāk. Ka kāds pēkšņi atnāks jauns ļoti daudz vairāk maksājuši nomnieks, vai tu varēsi noindeksēt visas nomas maksas ļoti zem iespēja. Tā kā veselīgi skatoties, ja ir iespēja šobrīd pārdot jebko, tad tas ir jādara. Ok. Tad tajā noliktavā strādā noliktavas pārzinis Jānis. Viņš ļoti labi strādā, plus viņš ņem naktsmaiņas, līdz ar to viņam ir diezgan normāli ienākumi. Cilvēcīgi, bet normāli. Viņš šobrīd ir paņēmis jaunajā projektā dzīvokli, par ko viņam jāmaksā mēnesī hipotēkas maksājums 800 eiro mēnesī, kas, protams, viņam ir kaut kas diezgan nepatīkams, jo viņš šogad ir uzkāpis. Tajā pašā laikā viņš saprot, ka izīrēt tādu dzīvokli viņš šobrīd varētu par kaut kādiem 150 eiro lētāk. Viņam ciesties vai eksitot? Jānim jāciešās. Okay. Jānim jāciešās, jo man vispār liekas, ka ir viena lieta, kas ir, ko es lielākai daļai vispār ieteiktu nodalīt, ja, tas ir mājoklis, kurā tu pats dzīvo. Ja? Es nesauktu to par investīciju, lai kā daudz grib pirkt, tā ir vienkārši patēriņa prece. Ja?
Tas ir tajā brīdī, kad tu pats tur dzīvo. Jā, tā ir, protams, tur daudzie stāsti, kā nopirkt tādu, tad pārdot dārgāk. Tas ir mazs procents, un godīgi, man liekas, ka cilvēkiem, kas nav no nozares, vai teiksim, padziļināt to nepēt, ja, varbūt pat, teiksim tā, vienīgo mājokli liekam svētā mierā un to uztveram kā patēriņa preci. Atceramies to, kad hipotekārais kredīts tie ir visticamāk. Viņam ir 30 gadi, ja, un, lai Dieviņš dod, ka šis Eiribor kāpums ir mazākie Jāņa sūdi, ir nepatīkšanas, respektīvi, jā, teiksim, lielākie jā, šo 30 gadu laikā, un viss būs kārtībā, bet šobrīd pārdot, kas atkal ir kaut kāds, ir pārdošanas izmaksas, katra iegāde ir jauns izmaksas, viņš ir tik un nopirts. Ja tas viņam der, man liekas, kad viņam tas ir, un viņš var atļauties turpināt maksāt, ir šis te īpašums jātur. Tā kā nav tā, ka mēs visiem sakam, visi tikai pārdodat, ja, lai aģentiem ir komisijas maksas. Nē, mēs, man liekas, vienmēr cenšamies klientiem dot tādu ilgtermiņu padomu, bet šajā sakarā, ko es gribētu teikt, kad šis te, man liekas, cilvēks iekārtots tā, kad reti kurš no mums mainās, pirms mums kāds liek mainīties. Ja? Pašai kaut kur apstākļi spiež, ja? Un šis te augstās likmes kopumā, man liekas, ir kaut kur sabiedrība piespieduši kļūt efektīvāks. Ja tu, nezinu, lielie valsts, šis te publiskais sektors daudz ko skatos izsolēs un vēl kaut kur pārdod. Vienkārši ir pat daudz un liekas, ja? Un kas efektīvi netiek izmantots uzņēmumi, arī dažādi lielie, arī daļai valsts kapitāli, pārdod to, ko neizmanto vai neefektīvi izmanto arī. Es domāju, ka šis te augstās energoresursu cenas, kas bija reizē ar likmēm, ja, cilvēkiem lika pārskatīt gan savus paradumus, gan kopumā būt efektīvākiem. Un man liekas, tas ir tas pozitīvākais no visas šīs situācijas, kad kopumā mēs kā sabiedrība caur šo visu kļūstam efektīvāki. Ja? Līdzīgi kā Jānis, ja? Viņš ticamāk, viņam nav racionāli. Viņš sāka mazāk ēst, viņš ļoti efektīvāks. Varbūt viņš vienkārši pārskata savus iepirkšanās tēriņu paradumus šajā brīdī, vai sāk klāt ņemt nakts mājas. Viņa draudzene sāk mācīties likt nagus. Jā. Tā kā es domāju, ka viss mēs kā sabiedrība kļūstam efektīvāk, un tas ir pozitīvi, jo laiks ir ierobežots resurss, vienāds visiem, līdz ar to jautājums, kā mēs viņu izmantojam. Tāpēc man kaut kā liekas, ka mēs no šī visa iziesim ārā tādi spēcīgāki, jaudīgāki un, man liekas, tādi sakārtotāki. Jā, mums jau tagad neviens īsti nesaka, mums vienkārši pabiedē. Tas ir tāds, nevis, ka tev iebelš pa galvu, bet tev uztais tādu un tu tā savācies un ieņem pareizo pozīciju, lai tu varētu reaģēt tajā brīdī, ja būs jārēģē. Ko es vēl gribēju jums uzjautāt? Viens no pēdējām, laikam, lielajām ziņām par kodiem lielākiem darījumiem bija tas, ka Tirdzniecības centra Molu nopirka, būtībā Mego, visādāki darījumi notika pagājušajā gadā. Nezinu, ļoti daudz jauno biroju māju nomas darījumu, viņas sāka aizpildīties. Kas būs, jūsuprāt, kādi segmenti vai kur varētu izšaut tādi valstiski nozīmīgi lielākie darījumi nākamgad? Jā, es iestarpināšu tikai, ka ne īsti Mego, bet tikai viens no mono akcionāriem nopircis. Viņiem pašiem, man liekas, tas, es vienkārši runāju par Mego. Presē jau diezgan konkrēti rakstīja, ka vienīgais, ko viņi varēja, piesēt tam darījumam.
Es nezinu, es īsti atbildēšu to jautājumu par tām iespējām, bet daļēji vismaz tajā virzienā, kamēr runājam par to Jāni un viņa piemēru par to, ka viņam jākļūst efektīvāk, un viņš tā kā ir kaut kāda, viņš tā kā iekšēji žēl, jo man liekas, mēs tā kā, mēs paņemam vienu konkrētu tādu ļoti, anekdotālu piemēru, mēs par viņu tur parunājam, bet man liekas, viņš arī raksturo šobrīd, vispār pēdējā gadā notikušo, varbūt kaut kādā mērā arī sabiedrībā, tā kā ir tas shifts, kas ir pilnīgi normāli, ka mēs tērējam mazāk, mēs gudrāk tērējam, bet nedaudz žēl no tāda, nekustamo īpašumu varbūt viedokļa, arī komerci īpašumu viedokļa, ka tas bišķi pamainīs kaut kādu gan attīstības projektus, atkal, ja jau tā mums šobrīd ļoti dominējoši ir šie ekonomika klāsas dzīvokļu projekti, kur viņi ir nevis pat dominējošas, bet ir grūti atrast kaut ko jaunu, kas būtu, teiksim, tur. Virs 100 kvadrātmetriem jaunu dzīvokli, gan arī neiespējami. Viss ir vienkārši minimālās būvniecības prasības, zemākā būvizmaksa. Ļoti efektivitāte, minimālais dzīvokļu plānojums, tur minimāls 3 istabnieks. Viena māja zilgan pelēk, otra balti pelēk, nokrāsots bloks vai arī atmetums. Tas ir viens, un tas nozīmē, ka tas tikai turpināsies, jo skaidrs tā efektivitāte viņa, lai šie jaunie iedzīvotāji varētu pirkt tas ir viens, otrs, bet mēs arī redzam, kaut kādās tādās, man liekas, nenormāls vilnis pēdējos mēnešos ar restorānu vēršanās cieta kādas izņēmumiem. Tur varbūt, protams, presi, tur arī katru konkrēti vajag tur izvēl kārā, agrāk par to nerakstīja, bet man liekas tāds vilnis, kas parāda, ka ir mazāk efektīvie restorāni, kur varbūt mazāk klienti iet vai tur mazāk atstāja dzeram naudas nosacīt vai kaut ko tādu, arī viņi varēs ciet, un arī tur būs tā efektivizācija tajā virzienā, ka paliks tāda, kas ir, super, gluži ķēdinieki, bet kurš māk rītīgi efektīvi labi strādāt, vai kuriem ir tik laba reputācija, ka viņiem rindas stāv pierakstam, kā mēs zinām, vairākos restorānos arī nevar tikt iekšā. Tas tāds, par nākamo gadu, kad tas vienkārši turpināsies, šī efektivizācijas sākas. Bija par restorāniem vienkārši mini piebildi atkal tajā pašā dienas biznesā, kur varbūt nepreiz bija Mego pieminēts. Tur bija uzskaitīts, cik daudz tiem restorāniem, kuriem ir kaut kāda no Michelin, jebkāda atzinība, cik daudz no viņiem ir nodokļu parādi. Un ļoti, vairāki superveiksmīgi restorāni ir nodokļu parādos, bet tur jau, man liekas, ne jau, ka viņi nevar naudu nopelnīt, tā ir tāda grāmatvedība drīzāk. Tu redzi, ka viņš ir pilns, tev grūti tur vietu dabūt, viņš ir mīnusos. Tur jau arī tāds lietas, kas pašiem sev iekšē jāsakārto un nevienu no malas nevainos. Tātad ļoti interesanti nozare, pabrauc pa Eiropu un alu nopirkt Latvijā ir dārgāk kā ļoti daudzās Rietumē Eiropas valstīs, bet stila tās vietas šeit ir kā zemākiem darbinieku izdevumiem un zemākām nomas maksām straglo vairāk kā citur un tāds. Tas vispār, man liekas, atsevišķas epizodes tēma par ēdinātājiem un ēdinātāju telpām un specifiku. Jā, bet es nezinu, vai tas ir nozara specifika, bet tas ir noteikti kaut kādas problēmas, kaut kādas rādītājs. Man interesē arī, ka tagad no nākamā gada būs pieejami šeit, no šī gada, no 24. gada būs pieejami šeit valsts ieņēmumu dienesta uzņēmumu kredīti, ne kredīti, bet reitingi, kur varēs skatīties par, kas atspoguļos gan šos te parādus, gan kaut kādu citu saistību neizpildes un citus aizdomīgos zeltainos karogus. Tas arī. Es domāju, ka tas kaut kur apakšā, protams, mēs redzam visu to, kas notiek ar ekonomiku, ir šīs biroja nepaplašināšanās izvēles un arī patēriņa uzkrājumu samazināšanās. Tas viss atspoguļojās tajos cipros. Ivar, ko? Oriģinālais jautājums bija, kas varētu būt segments, kas varētu būt kaut kāds lielais nākamā gada darījums, kas mūs visus varētu pārsteigt, vai kas ir tā, ko mēs sagaidām no tādiem vaļiem, kas varētu izšaut? Kaut kādu vienu konkrētu vali es neminēšu, bet man liekas, ka būšu optimists. Man liekas, ka beidzot Rīga izšaus kā galvaspilsēta, tomēr, kur ir visu laiku Viļņai un Tallinai gājis nopakaļus, tad man kaut kā liekas, ka ir tas laiks, kad Rīgā tiks izziņots kaut kas jaudīgs. Tas var būt ļoti dažādi. Man liekas, Rīga par savu mītni var izvēlēties kāda nozīmīga Eiropas institūcija, kā viens piemērs, kas nozīmē, ko šeit ir
pieņemsim, ja tajā institūcijā strādā 1000 darbinieku, tas nozīmē, ka mums ir migrācija starp Rīgu un pārējām pilsētām, šeit tiek īrēti dzīvokļi, viesnīcas, aizņemtas biroja telpas, restorānos maksā un tā kā, un tas ir viens. Man ļoti patika ziņa, kad Liepājā plāno ražot ar ūdeņradi darbināmas lidmašīnas. Ir šis nodoma protokols parakstīts, kas ir jaudīgi, bet es domāju, ka arī ar šīm te daudzajām biroja ēkām, kas bija tāds, daudzus gadus par to tik runās, tas ir klāt, man liekas, viena lieta, kas Latvijā ir pierādījusies Rīgā. Viss jaunais, kas ir uzbūvēts, ir aizpildīts. Birojos, noliktavās, ražošanā, tāpat tās cilvēki vīpsināja par jauniem tirdzniecības centriem. Manuprāt, pēdējie piemēri, 2 lielie centri, kas ir attīstīti, Akropole un Sāga. Ja. Par katru no viņiem teica, mums pietiek, mums ir par daudz, nevajag. Lūdzu. Stāvvietas pilnas, viss notiek, viss griežās. Ja, tā kā es domāju, ka tas ir tas, kas kam noticēs investori un man liekas arī turpina ticēt un attīstīt. Un mēs redzam, ka paši Lietuvas un Igaunijas attīstītāji, palielam viņi jau šeit rulē un bliež, lūdzu. Zemes darījumi, noliktavām, daudz dzīvokļu mājām, tikko izziņots darījums par to, kad Verde nopirkus ir blakus zemes gabalu, Sirinu noliktavām iegādājušies jaunus gabalus, tāpat tās ir dzīvokļu attīstītāji un tā tālāk, un joprojām mēs redzam arī, kur mazumtirniecības tīkli, gan vietējie, gan ārvalstu kapitāli turpina iepirkties. Tā kā, man liekas, tāda frāze, kas laikam raksturo to, kad labākajiem, tad 2 ātrumu ekonomika, 2 ātrumu tirgus, bet labākajiem viss ir labi. Ja? Mēs redzam, ka par labākajām biroju ēkām centriem, ja viņi tiktu vispār pārdot, ja problēma tas, ka bieži vien nav jēga pārdot, jo nav ko īsti pirkt vietā, kur ieguldīt to naudu. Ja? Tāpēc labākajiem viss ir labi, un man liekas, ka Rīga un Latvija varētu izšaut, uztaisīt tādu atrāvienu, tā kā tas ir viens. Šogad, pagājušajā gadā atvainojos, parādījās aktuāli tēma par krājobligācijām, kur ienesīgums gadīgajām vienā brīdī sasniedza 4%. Ja, tātad, mēs skatāmies, ja tu nopērci dzīvokli izīrēšanai un tur izremontē saliec mēbeles, izīrē ilgtermiņā, šobrīd tas ir tāds, 7% dabūt ir ļoti labi. Ja, tad tev ir 4% krājobligācijās. Nepierakstīju ciparu, gatavojoties, teikšu no galvas. Manuprāt, kad 250 miljonus latviešu bija ieguldījušies krājobligācijās. Ja? Okay. Tas nozīmē to, ka šai naudai, tām likmēm, kaut ko cilvēki lielākoties, domāju, daudz izvēlējās šīs gadīgās. Es neesmu. Tas, ka viņas bija arī vienādas ar 10-gadīgajām. Tajā top brīdī viņas bija praktiski vienādas. Jā, visticamāk, tad, kad cilvēks šo naudu ņems ārā, ja, tad šī likme jau būs zemāka, līdzīgāk Eiriboram. Jautājums, vai viņi ieguldīs atkal otrais, vai tā nauda atkal atgriezīsies ekonomika, iespējams, nekustamā īpašuma tirgū, vēl kaut kur tā kā. Otrais, es domāju, neieguldīs, jo tad būs daudz mazāks ienesīgums krājobligācijām, un viņi apgrozīs ekonomikā. Jā, ka viņi otrais neieguldīs atpakaļ, piemēram, šajās krājobligācijās, bet ar to es gribēju teikt, ka latvieši investē, nauda šeit ir, un es ceru, ka tas vairāk atspoguļosies nekustamā īpašuma tirgū, bet jā, tāda pozitīva, agresīvāka prognoze, kad Rīga izšauta 4. gadā. Man liekas, maz tiek runāts, bet kā Liepāja rulējusi pēdējos gadus jaunas, it sevišķi tieši ražošana, industriālais un riktīgi velk klāt. Mēs viņu pieminam, man liekas, birojā dažreiz tik bieži tā, it kā tas būtu kaut kāds Rīgas rajons. Jā, Liepājai ļoti daudz mīlestības no mūsu kolektīva, no tā, tas pilnīgi otrā pilsēta Latvijā šobrīd.
Jā, vēl kāds tev tāds skaistais rezumē vai? Es nezinu, kas ir rezumē, bet ja man būtu tā pilnīgi jāizšauj kaut kāds viens prognoze, kas varētu būtiski izmainīt kaut ko, tad man kaut kā liekas, ka ir pienācis laiks, ka Latvijā notiks kaut kāds lielāks, tas saucamies merger acquisition darījums, kaut kāda lielāka lielo uzņēmumu segmentā. Mums ir negribas savu konkrēts, bet nav jau daudz mums tie vietējie lielie uzņēmumi, kuri gan tirzniecības uzņēmumi, gan pārsvarā tie tirzniecības uzņēmumi, ir kaut kāda ražošanas, bet kaut kā liekas, ka ir pietiekuši telekomunikācijas. Telekomunikācija. Jā, es vienkārši liekas, ka ir pienācis laiks kādam, ka vienkārši tīri statistiski tik daudz gadu pagājuši, kāds varbūt vēl būtisks pasaules spēlētājs ienāk Latvijā caur to, ka nopērk kaut kādu lielu tīklu vai lielu uzņēmumu Latvijā un būtiski pamaina kaut kādu šo stagnāciju, ka pēkšņi mums tur, ienāk kaut kāda pasaules korporācija, nevis ar to, ka viņi te atver no nulles uz tūkšas vietas, tad paņem biroja telpas un komplektē. Latvijā, pērkot zemes gabals, būvēt jaunas veikals, viņi sakratīja to pārtikas tirzniecības. Tieši tā, un mums trūkst tas, jo, protams, tas būtu kaut kādā mērā bišķiņ bēdīgi, ja mums, tur pazūst kāds no Latvijas piemīļotajiem uzņēmumiem, un tad viņš tur sāktos kaut kā savādāk, kādā ASV vai Vācijas tur uzņēmumu, brendā, bet kas to zina, es nezinu, tīri par tādu globalizācijas mērogā skatoties, un tas būtu kaut kas vajadzīgs, kaut ko sakratīt, un ir laiks, ja ir kaut kādas nozares, kurās ir grūtāk, tad tas ir laiks, kad iespējams tādas lietas var notikt. Vēl man tāda prognoze, par ko iedomājos, man liekas, ka tagad tieši bija šī ziņa par Indexo, kā jaunu bankas izveidi. Jā, savāds 9 no 12 un saka, ka ar to pietiek un viss ir kārtībā. Jauna banka coming soon. Man liekas, ka tas ir forši, jebkura uzņēmēja darbība iniciatīva ir apsveicama. Man liekas, ka tas, ko Evalds runāja par šo lielo uzņēmumu iegādēm, būtu interesanti, tas notiktu banku sektorā, un, piemēram, Latvijā ienāktu kaut kas tāds ļoti... Vācu banka. Kāpēc Latvijā nav Vācu bankas, ja mums ir Skandināvu bankas? Jā, kaut kas tāds liels, agresīvs, kas... būtiski veicinātu šo te, iedot kaut kādu, varbūt ne būtiski veicinātu, iedot tādu jaunu jaudu kreditēšanai. Jā, tā kā tas būtu interesanti. Viens interesants jauns produkts, par ko mēs neparunājām, bija arī izziņots presē, ka manuprāt, BTA apdrošināšana sadarbībā ar Lumiju piedāvā apdrošināšanu drošības naudas vietā, respektīvi cilvēkiem īres dzīvokļi ir pieejamāki. Ja? Tā kā mēs redzam, ka tas varētu atkal dot, jau tāpatās pēdējā gadā šis te institucionāli investori, pats BTA, mēs redzam, Indexo ir īres nami un daži šie te vēl tādi Bonavai īres nams. Un man liekas, tas atkal var iedot kaut kā tādu, es nezinu, kāds ir aizgājis viss, bet man liekas, tik forša ziņa, kaut kas jauns, kaut kāda finanšu inovācija, kas tajā pašā laikā dod cerams tādu jaunu jaudu nekustamā īpašuma tirgumu, īres tirgumu, vienkārši tev mazāk naudu vajag uzreiz, lai ievāktu uz kvalitīvā mājoklī. Tā kā ceru vēl uz šādām inovācijām, uz kaut kādu jaunu jaudīgu finansējumu, tas arī varētu būt tas, kas vajadzīgs. Bet vēl man kaut kā liekas, ka varētu vēl kaut kad Rīgā izziņot kādu grandiozu, absolūti ambiciozu projektu, kam neviens netic, kaut kādu jaunu, varbūt tirzniecības centru, nezinu vai, bet man liekas, ir ļoti daudz, sevišķi uz birojos, kur ir projekti uz papīra, tur kāds varētu sadūšoties. Bet pie izaicinājumiem, protams, tajā pašā laikā, ko es redzu kā tādu nākotnes izaicinājumu, kur gan uzņēmumiem, cilvēkiem jāsāk domāt varbūt par pārdošanu. Man liekas, šis te, Eiropas zaļais kurs, ja mēs redzam, ka grib finansēt zaļu, energoefektīvu, ja, un es domāju, ka kaut kad pēc pāris gadiem tajās likmēs var būt tik drastiskas atšķirības, ja, kad
sēriju veidi, šis nerenovētais padomi un vēl pirmskara mantojums, ja, tas, kas nokavēs, ja, man liekas, vai nu rīkoties, vai arī pārdot kādā brīdī, vienkārši to var būt ļoti grūti realizēt, tāpēc... Bet ne jau tāpēc, ka cilvēki negribēs, tāpēc, ka vienkārši nefinansēs. Tieši tā. Tur var strīdēties, vai tas zaļais kurs un tas ir kaut kas, kas vispār sevi uztur un ir sustainable, vai kaut kas uzspiests, bet tas jau vairs nav svarīgi, jo viņš ir un viņš mūsu dzīves regulēs ar procentu likmēm un vienkārši tas nav diskusija vai labi vai slikti. Tieši tā. Man liekas, tā brutāli runājot, kāpēc kurināt gaisu, ja var dzīvot energoefektīvi, tur vidē draudzīgi un tā tālāk, un joprojām, man liekas, tas tā ir. Ja lētāk var kurināt, bet ja nav lētāk, tad daži nekurinās. Tas, man liekas, ir bišķiņ noņēmies no dienas kārtības, un tomēr labāk dārgi nosiltināt nekā dārgi, varbūt mazliet lētāk, bet kurināt, laikam tā. Es par šitos laiku domāju, es nezinu, man liekas, ka kamēr viss ir tāds Eiropā ar augšupejošu tendenci, tikmēr tas tiks pušots un būs šī pāteka banku rokās, lai bankas tiek izmantots kā instruments vienkārši, lai to panāktu ātrāk, bet, ja kaut kāds lielāks pārmaiņas Eiropā notiks, tur tas no dienas kārtības var pazust, man liekas, tas šobrīd viņš ir pilna gāzes grīdā, un beidzot tas tiek sakārtots, ka parādās uzņēmumi, kas piedāvā vispār palīdz nekustamā īpašuma īpašniekam vispār tikt uz tā zaļā kursa, jo pirms pāris gadiem es jau nezināju, labi, tev vajag tos prasības, bet nezinu, no kur gala sākt. Bet es gribu tikai atzīmēt, ka esmu rītīgi priecīgs, ka no tādām makro lietām, ka ir beidzot vairāk liela infrastruktūras projekti pabeigušies Rīgā, un man liekas, mēs dzīvojam kaut 6 gadus kādā milzīgā tiltu deficītā, un šodien man sanāca izbraukt gan pa jauno austrumu to koridoru, gan pa krastmalu, un tāds prieks, ka viss pabeigs. Tagad vēl gada sākumā ir maz mašīna, vienkārši liekas, ka paradīze vienkārši priekš autobraucēja. Nav vairs uz 2-3 gadiem, ko pagaida luksafori, bet tiešām daudz, kas ir vaļā. Rail Baltica vēl nebūs vaļā, bet tas vēl jāpaciešās. Bet tas savienojums ir riktīgi forši. Un pie Dominas izbraukts. Man liekas, viņš ir nenovērtēts, to nerunā, jo mēs runājam par entajiem gadiem ar neērtību un nenormāli daudz gadiem. Un tās mājas, kas, kad sāka tur pie Dominas celt jaunajos projektos, sāka tirgot daudz dzīvokļus, jo viņiem nepatika, bet tā tik daudzreiz ērtāk uz centru viņiem būs aizbraukt. Es šodien skatījos sludinājumus, likās, man tagad tie projekti, vecie jaunie projekti liekas daudz interesantāk, kā bija iepriekš. Man liekas, šodienas atziņa ir tas, ka to parasti saka par tādu cilvēku psiholoģiju, nomierinies, neuztraucies par lietām, ko tu nevari kontrolēt. Un šajā gadījumā visdrīzāk neuztraucies, ka Taivānā būs vēlēšanas. Tu vari būt aware par to, kas notiek pasaulē, un tas ir labi, bet domā par investīcijas lieta, ko tu kontrolē, un tu strādā tajā laukā, ko tu spēj kontrolēt, tāpēc skaties uz lietām, kas ir kontrolējumas un ir baigi viegli šobrīd aizdomāties pārāk tālu visvisādos virzienos, bet ir jānovelk tā robeža, ka šī ir realitāte, ko es kontrolēju un kas man tagad ietekmē, un tas ir kaut kas pietiekoši ēterisks, kas nekādā veidā nav ne no manis, ne no pat Latvijas valdības atkarīgs, un kas būs, tas būs. Tā kā tad, laikam, nākamajam gadam tas tāds nobriedušais prāts un vēsa gari un nestāvēt uz vietas. Man atziņa, klausoties jūsu teikto un tā vispār atskatoties un domājot par nākamo, man liekas, ir iezīmēs viena kopīgi iezīme visiem aktīviem investoriem pēdējo gadu, un tas ir, kas īstenībā varbūt pat ir svarīgāk par daudzām citām viņu īpašībām, man liekas, viņi visi ir tomēr optimisti. Viņi ir lielā mērā, viņi ir optimisti. Jā, viņi zina, kas notiek pasaulē, viņi saprot riskus, viņi bieži par viņiem runā un ļoti bieži viņus kaut kur apspēlē, bet... Lai samazinātu cenu. Lai samazinātu, vēl kaut ko, bet jā, dienas beigās, man liekas, tā pastos uz visiem veiksmīgajiem, ko mēs uzskatām veiksmīgi, kas ļoti sekmīgi attīstījuši daudz projektus, nopelnījuši ļoti daudz naudas, un šobrīd ir top 100 starp bagātākajiem cilvēkiem vai vērtīgākajiem uzņēmumiem. Jā, tas optimisms ir būtiski iezīme, un man liekas, tiklīdz tas optimisms tev nav, tu momentāli vairs vispār, tu vienkārši esi ārā no spēles, jo tu vairs vienkārši nevar, ne labs aģents tev var palīdzēt, ne kaut kāds tur pēkšņi notikums,
noteikums, jo vienkārši, ja tu esi optimists, tu ej savu ceļu, tu esi skaidri zini, uz kurien tu ej, ko tu būvēsi, kā tu to darīsi, un jā, tu esi iecenojis šos riskus, varbūt tā mēs esam bišķiņi tur kaut kur kvadrātmetru cenās, paliksim arī vienmēr soli vai vairāk soļus aiz centrāla Eiropas, kas ir ok, un man liekas, tas pat nav tik svarīgi. Man liekas, šobrīd galvenais ir, lai ir vispār sabiedrībā tas optimisms, un kopumā jau vispār nekustamo īpašumu darījumos nav tik svarīgi, kas notiek ar to pašu Eiriboru pēc savas būtības vai pēc kaut kādiem ģeopolitikas, bet ir sabiedrības barometrs, ir lielākais darījumu kontrolētājs. Ja sabiedrībā ir depresija nosacīta vai tur bažas par nākotni un lielākā daļa pietur savus tēriņus un darījumus, tad arī attīstītāji attiecīgi nebūvēs un nebūvē un pietur, un tas viss aiziet pa ķēdīt. Ja sabiedrībā ir pozitīvs optimisms, tad arī viss ir pa ķēdīt vairāk ieņēmumu uzņēmumiem, vairāk jaunie projekti tiek attīstīti un pirkts. Tā kā, tas tāds mans filozofiskais atzīmes. Jā, dienas beigās likstas būs tiem, kas stāvēja uz vietas un baidījās, jo tiem, kas bija dūlie un neprātīgi un gāja uz priekšu, viņi nosmels visu krējumiņu praktiski katrā dzīves jomā. Kādam ir jābūt tiem, lielākā daļa ir jābūt pesimistiem, lielākā daļa jābūt tiem, kas neko nebūvēs, nepirks. Tas tikai normāli. Bet tie nav mūsu klausītāji. Tie nav mūsu. Labi, paldies jums. Es domāju, ka... Jā, no manas puses vēl gribēju atzīmēt, ka es esmu pārsteigts, ka mēs esam šo diskusiju aizvadījuši, nepievienot mākslīgo intelektu. Tas nozīmē, ka metavers visi nākamgad izmainīs. Tā kā vai šogad vēl, vai šis pēdējais gads, kad mēs sarunājamies, varbūt nākamgad būs 3 mākslīgā intelekta Ivars, Evalds un Helmuts, kas diskutēs, to mēs nezinām, bet tas noteikti tā ir vēl viena lieta, kas ir, kur uzņēmts ir no vienas puses tāds baigais ātrums, līdz mums, man liekas, tas atnāks vēlāk, bet man liekas, ka Latvijai tas kaut kādā 5-10 gadu laikā varbūt savā ziņā kaut kur glābiņš ar to lielo darba spēku, to trūkumu ar negatīvo demogrāfiju kaut kādās jomās, sevišķi, man liekas, sabiedrības valsts pārvaldē, ja, kur varbūt mums forši chatboti palīdzēs ātri risināt no mobilā telefona dažādas lietas. Tā kā jā, bet kopumā tad uz 24. gadu skatāmies, man liekas tā, pozitīvi visi 3, un tas, man liekas, ir, ja 3 cilvēki saredz iespējas, tad kaut kas tur ir. Par nekustamo īpašumu, vienā teikumā, ir, teiksim tā, investējot vidējā, ilgākā termiņā, aicinu atcerēties vecās labās lietas, ja, kad šo te vieta un šī te, nekustamā īpašuma vērtība nodalīt to no nosacīt šīs te finanšu spēles, kas ir, jau spēle ar likmēm, ja tu redzi to vērtību vienalga vai kā ilgtermiņa perspektīvu biznesam, attīstībai vai vienkārši kā pareizi foršu mājokli, ja, tas lēmums ir jāpieņem, ja, jo, man liekas, tajā finanšu spēlē, tur ir tādi cita līmeņa spēlētāji, kas, man liekas, vienmēr apspēlēs tajā līgā, bet mēs redzam, tik daudz ir tādi, tādi nekustamā īpašuma investori, kas ir nodalīti no šīs te finanšu spēles. Vienīgais, ko, laikam, izmanto, viņi reizēm ļoti labi pārdod, kad nauda ir lēta, ja, bet viņi ir tādi dzīves un ielas gudri, un man liekas, tas vienmēr tāds iedvesmojošs piemērs, tāpēc tieši tā mūsu pasaule, tas nekustamais īpašums ir tā vieta, ilgtermiņa vērtība un vidēja ilgtermiņā jāpastās uz lietām, man liekas, daudz kas kļūst skaidrāks, un tad arī var no šī te Eiribora bubuļa, ja, kas ir bijis tik daudz mazliet attiet un tā mierīgi pastīties un padomāt vidēji ilgā termiņā par pareiziem lēmumiem.
Jā, un mākslīgais intelekts varbūt izmainīs nekustamo īpašumu firmu mājaslapas vai kaut ko tādu, bet īpašums paliek īpašums un cilvēks pieņems lēmumu, un tas tā kā pensionārs tādi izsakos, bet tu paķēri to tēmu, es gribēju atbildēt, dzirdēju, ka Mednis Lanīdas konferencē teica, ka tad nāk mākslīgais intelekts, tūlīt viss tur nekustamo īpašumu nozara ir visvairāk atpalikusi un ka viņiem visvairāk tiks, un es gribētu redzēt, kādā veidā man gribētos nolikt pretī Medni. Tad kaut kādi cilvēki, kas ikdienā pat īsti datoru nelieto, bet operē ar 10 miljonu īpašumos, un tad lai Mednis viņam izstāsta, kā tagad to spēli izjauks mākslīgais intelekts. Jo skaidrs, ka mēs viņu izmantosim servisos, viņu izmantojam, bet īpašums ir īpašums un drusku jānodala servisi atsevišķi no pašu īpašumu. Sevišķi mūsu darbā, kur tomēr labi un izcili aģenti, man liekas, sniedz tādu atbalstu klientiem un risinājums, kas nav sevišķi šis te emocijas, kas reizēm ir darījumos un dažādu problēmu risināšanas, un vēl ko mēs zinām, šis lielāka darījuma ilgums ir no 9 mēnešiem līdz 3 gadiem, un tas, kas tur ir jāatrisina, nav nekādā veidā saistīts ar mākslīgo intelektu. Ja, tā kā jautājums, tad, zin kā, tagad es tieši skatījos, ka tur bija, laikam Financial Times bija prognozējuši Twitter bankrotu, ja, 24. gadā, un Twitter pretīm prognozēja apmēram tur Financial Times bankrotu, ja, tad, pastīsimies, vai kas būs, ko mākslīgais intelekts mainīs vairāk, nekustamo īpašumu nozara, varbūt reklāmas industrija. Ja, jā, bet viens beigās tā ir reklāmas industrija. Mēs veiksmīgāk reklamēsim īpašumu. Tā nav nekustamo īpašumu industrija, tā ir reklāmas industrija. Nē, vairāk, kad Mednis saka, ka nekustamo īpašumu. Tā kā tā, bet, protams, tas ir foršas prognozes, kas visiem liek domāt, sasparoties un skatīties, kas strādā, kas nestrādā, paņemt labāko. Tieši tā. Es tikai pabeigšu par savus domgrādus par mākslīgo intelektu. Man liekas, 23. gads bija ļoti nogurdinošs ar to, ka tas bija tā kā tas top vārds vai frāze. Jā, un tad man liekas vienkārši, ka mākslīgais intelekts būs tur, kur ir problēma. Tur, kur ir vai problēma, ka cilvēks nevar kaut ko izdarīt, vai nav cilvēka, vai cilvēks neefektīvi kaut ko dara. Man vienkārši neliekas, ka Baltijas, varbūt pat Eiropas nekustamo īpašumu nozara ir tāda, kurā ir kaut kāda problēma tādā izpratnē, kur var izlabot mākslīgais intelekts. Mums vienkārši viss normāli strādā. Cilvēki optimistiski būvē, pērk, pārdod, dzīvo, strādā telpās, un aģenti ir lieliski. Un tur nav vienkārši. Es visu neredzu, ko mākslīgais intelekts var izdarīt tādu, kas izmainīs. Efektivitāte mikro līmenī, un tas viss ir labi, no tā nav jābaidās. Viss, vai ne? Laikam, jā. Tad vēlreiz aicinu visus piesakot mums. Es nezinu, kur jūs klausieties, bet manuprāt, Spotify ir visērtāk. Evald, Ivar, liels paldies par sarunu. Jaudīgs gads priekšā, visiem acis mirdas, tā kā lai visiem klausītājiem forša diena, forša gads, un tad jau tiekamies nākamreiz. Paldies, laimīgi jauno gadu. Čau!